Bet tas, kas ir šīs mūsu tievēršanas, jeb manas tievēršanas pamatā, mēs varam ēst pilnīgi visu, tikai samazinot daudzumu. Tagad pēdējā laikā, kopš ir 40 diennieki, es vēl saku, neēst lieko. Ko tad mēs saprotam ar vārdu lieko? Liekais, mīļie, ir tas, kas nav vajadzīgs ķermenim. Tas, kas ir mūsu iegribas, mūsu atkarības, mūsu emocionālā ēšana, mūsu rīšanas lēkmes, mūsu psiholoģiskā kompensācija, tas viss ir ķermenim liekais. Un lūk, šito lieko mums vajadzētu noņemt, un, protams, to pateikt ir vieglāk kā izdarīt, bet tieši tāpēc mums ir šīs grupas, tieši tāpēc, mīļie, es esmu uzrakstījusi veselu grāmatu pietiekami bieži, 300 lapām par tievēršanu, tātad mūsu šo tievēršanas metodi, un varētu domāt, kas tur ko rakstīt, nu tievēršana taču ir visiem skaidri, ka tas ir 4 vārdi. Ēd mazāk, kusties vairāk. Un viss, un tur nevar grāmatu uzrakstīt. Bet, lai ēstu mazāk un kustētos vairāk, ir jāizdara milzīga transformācijas pāreja, jeb klikšķis mīni, ja, tāpēc mūsu grupa saucās klikšķis, lai tad varētu ēst mazāk. Un ir ļoti daudz cilvēki, tā skaitā mana māsa, kas, piemēram, saka, es nevaru, ko nozīmē pateikt, ēd mazāk? Kā tas vispār ir iespējams, ja es nevaru ēst mazāk, es nevaru ēst mazāk. Un tāpēc tajā manā skatījumā uz dzīvi ir vienkārši ļoti daudz jāpagroza, jāpavirza domāšana, attieksme uz citu skatījumu pašai uz sevi. Un to mēs darām šajās grupās, jo, redz, izlasīt grāmatu, vienkārši paņemt un izlasīt grāmatu un pašai notievēt, lūdzu, uz priekšu to taču varētu izdarīt. Ielikt ChatGPT vai Google, kā notievēt zināšanu ziņā, informācijas ziņā. Atkal, mēs taču to varam izdarīt, nav problēmu. Bet izrādās, ka nav tik vienkārši. Un tāpēc ir vajadzīgs tās grupas, un tāpēc ir vajadzīga tā pilināšanas metode. Katru darba dienu, izņemot piekdienas, ja tātad pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, es nāku tiešraidēs pie jums 8:00, lai atkal pastāstītu kaut ko vērtīgu, ļautu paskatīties vēl no kādas puses, padalītos ar savu pieredzi, pielikt klāt vēl savas atziņas un tā tālāk, lai tas ar pilināšanas metodu nosēstos, kā jaunais normālais ir ēst mazāk. Jaunais normālais ir neēst pēc 5. Un šitie, mīļie, ir tie 2 mūsu soļi, ar ko mēs sasniedzam fantastiskus rezultātus.